Latvijas Republikas skolēnu 55. fizikas olimpiādas atklāšanai palikušas mazliet vairāk kā 12 stundas, un pašlaik norit sagatavošanās darbi eksperimentālajai kārtai. Uz auditorijās uz galdiem tiek saliktas iekārtiņas vai, teiksim, eksperimenta piedarumi, kuriem rīt skolniekiem vajadzēs strādāt. Uz nakti auditorijas tiek aizslēgtas, neviens nezinās, kas tie pa darbiem un kas. Kas katram būs vajadzīgs. Kā redzat, uz katra galda ir mazliet atšķirīgi instrumenti un ierīces. Tas nozīmē, ka katrā telpā būs dažādu plašu skolēni. Pa visiem šādas telpas būs 5. Un eksperimentālajā kārtā pēc mūsu prognozēm piedalīsies 102 Latvijas skolēni no visas Latvijas. Pēc rajonu olimpiāžu rezultātiem uz valsts posmu, olimpiādas 3. kārtu, ir uzaicināti 102 skolēni. Vidēji 25 katrā klašu grupā 9., 10., 11., 12. klase. Tur mazliet tas skaits mainās, bet vidēji 25. Šis ir 2005. gada 22. marts un notiek pulcēšanās uz fizikas olimpiādas atklāšanas. Skolēni palēnām nāk uz Izmetu fakultāti. Viss sāksies reģistrācija. Thank you.
Vidusskolēni ir saņēmuši lapas, viņi ir piereģistrējušies. Pastāst, ko jūs esat saņēmuši? Mums te ir lapas, tur mēs sēdēsim, uz telpā, kurās vietās. Un darba kārtībā, kā mums jāuzvedās. Kā jāuzvedās? Cikos kas notiks un kurās dienās, kur ir jābūt. Un jums tur izdalīja arī katram tādu numuru? Tas ir numurs, tas būs jāraksta laikam uz darbu virsū, lai nezinu vārdu, neviens kurš noblāk. Pēc tam numuru būs jāatrod arī savā vietā, ja? Jā. Jūs jau esat atraduši, vai ne? Es meklēju. Es vēl neesmu skatījis. Jūs varat pateikt, no kuras skolas jūs esat? Rīgas Vigls vidusskolas. Otrās, ja? No kāds otrās? No 39. No Agrāk 39. viņi saucams 39. Labi, no 39. Tā, no kuras tu skolas esi? Es no tās pašas skolas. Jā, un tu? Valmieras valsts ģimnāzija. Kas? Valmieras valsts ģimnāzija. No Valmieras. Un tu? Vaidos pavaskolas. Jā. Kurā klasē tu ej? 9. 9. Un tas tev liels gods piedalīties olimpiādē. Jā. Kā gadījās, ka tu tiki šeit? Tas ir brīnums vai tu daudz gatavojies? Negatavojos daudz gudri. Gudri vecāki. Gudri vecāki. Ģēros. Labi, skolotāji tādi. Jā, un kā tevi sauc? Toms. Un tavu nokļūšana olimpiādēs priekš tevis ir brīnums vai tu daudz gatavojies? Likumsakarība. Likumsakarība. Šogad nebija varianti. Bet šogad vietām nebūs. Un kurā klasē tu esi? 11. Jums tas nozīmē, ka pagājušajā gadā arī bija olimpiādē vai? Pagājuši, ka ne. Aizpagājuši. Aizpagājušajā. Un kas tev patīk fizikas olimpiādēs? Man tā, balvas. Balvas patīk. Jā, kad tev iedod naudu festivālā. Jā, tev nav uztraukums? Vairs nav. 9. klasē vēl bija. 9. Nu labi. Tātad tu ej 9. klasē. Kā tev sauc? Man sauc Klāvs. Klaus. Un tev nav bail no olimpiādas vai? Nē, kāpēc? Tas nav jau nekas strīdīgs. Priekš tevis ir brīnums, ka tu esi šeit vai likumsakarīgi? Cītīgs darbs. Cītīgs darbs? Tieši tā. Un kā tu gatavojies olimpiādē? Smagi. Nu, ko tu lasīji, rēķināji, skolotājs palīdzēja? Skolotājs palīdzēja. Un tu domā, ka tev būs labi rezultāti vai kā? Jā, es domāju, ka mums labi rezultāti. Es esmu ļoti pašpārliecināts. Pašpārliecināts. Kā tev sauc? Miķels. Miķels? Jā. Tavuprāt, tava rezultāti cik būs labi? Es nezinu, te tā kā vislabākie un tā. Un salīdzinot ar punktiem jau bija daudz labāk par mums abiem pieņemsim. Iepriekšējā olimpiādā Rīgas. Tavuprāt, tev labākies teorētiskā kārtā vai eksperimentālā? Es domāju, ka teorētiski. Nu labi. Vēl tik vietu ieņemšana. Labdien! Jūs esat ilgstoši bijis skolotājs, kas gatavo skolēnus fizikas olimpiādēm. Ko jums nozīmē šī olimpiāda? Tāpat kā visas olimpiādas. Šī olimpiāda atkal parādīs, kuri ir tie labākie skolnieki, kuri tātad interesējās par fiziku. Un jūs saprāt, jūsu skolnieki ir tie labākie vai nav tie labākie? Nu, droši vien, ka nav, kad ir labākie. Kā jūs domājat, kur ir tie labākie? Vai tas ir no Rīgas parasti vai tie ir? Nu, lielākoties jau tā ir, kad no Rīgas, bet ir šādi tad arī, kad no laukiem kāds labs skolnieks. Un kāpēc tāda likumsakarība, ka no Rīgas ir dažreiz labāks? Tāpēc, ka Rīgā ir daudz vairāk iespēju. Mācīties, sagatavoties? Sagatavoties, mācīties. No laukiem jābrauc uz Rīgu un tā tālāk. Tas, zinām, laiku patērē. Un jūs prāt, kas ir vajadzīgs skolēnam, lai viņš labi sagatavotos olimpiādai? Nu, pirmkārt, skolniekam jābūt centīgām. Tā skolniekam ir jābūt darbspējīgām, tā neatlaidīgām, nedaudz arī godkārīgām. No kura gada jūs jau gatavojat skolēnus olimpiādēm? Tas ir ļoti sen jau no tāda 60. Vienkārši tāda 64. vai 5. gada. Jūs prāt, skolēni ir mainījušies no tā laika un tagad? Nu,
tādā ziņā varbūt, ka tas informācijas apjoms ir skolniekiem daudz lielāks pieejams, viņi kā vairāk orientējās visā. Var teikt, ka tie ir gudrāki vai? Varētu teikt, ka ne. Ko jūs novēlētu skolniekiem, ka viņiem te turbūt ir uztraukums, gaidot olimpiādas? Likt to uztraukumu pie malas, ar vēsu prātu pieiet. Iedomāties, ka šī ir sacensība, kurā ne katreiz visi var uzvarēt. Un no kuras pilsētas jūs esat no skolas? Dobeles. Jā, no Dobeles, un jūs sauc Pēters Puķis? Pēters Puķis. Paldies. Labdien! Es esmu Edvīns Šturkens, un man rīcības komisija ir lūgusi atklāt šo lielo pasākumu. Tā ir 55. Latvijas fizikas olimpiāda, un mēs sveicam jūs visus, olimpiešus un skolmeistarus, izmantos. 55. olimpiāda, tas nozīmē vienkārši to, ka droši vien šādos pašos solos vismaz sēdējuši jūsu vecāki un vectēvi. Droši vien, ka tā ir. Un vēl šis gads ir ievērojams ar to, ka, kā jūs zinat, šis ir starptautiskais fizikas gads, jo tieši 100 gadus atpakaļ, 1905. gadā, dzima tas, ko mēs saucam šobrīd par 20. gadsimta fiziku. Relativitātes teorija un kvantu fizika. Tā kā šī olimpiāda arī notiek šī fizikas gada zīmē, un mazu atmiņu par to jūs saņemsiet visi, kas šeit piedalās ceturtdien. Bet, kā jebkura liela olimpiāda ir jāatklāj, un lielai olimpiādai ir vajadzīgi arī augsti viesi. Un tāpēc mēs lūgsim šo olimpiādi sveikt Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidentu un mūsu fizikas nodaļas profesoru Andreju Siliņu. Lūdzu! Es teikšu labu rīt, jo jauniešiem jau patīk ilgāk gulēt, nav jau vairs vēl tā rīt tik daudz pagājis. Nu, ko es varu teikt? Man, protams, ir liels prieks redzēt jauniešus un viņu atbalstītājus, tas skolotāji un visi mēs pārējie, kuri ir aizrāvušies ar šo te burvīgo lietu, kur sauc par fiziku. Nu, nepavēlti ļoti retām zinātnēm starptautiski velka gadu. Tā ir apvienotā nācija organizācija nodefinējusi, ka šis ir starptautiskais fizikas gads. Un, protams, tas ir saistīts ar to, ka fizika ir ieņem, un es esmu absolūti pārliecināts uz priekšu ieņems. Nu, es gribētu teikt, pašu svarīgāko nozīmi visās dabas zinātnēs, un arī vēl citās zinātnēs, un ne tikai zinātnē, bet arī šajā te, varat teikt, rezultātu izmantošanā, kā mūsu zināšanas pielikt, lai mēs kļūtu bagātāki, stiprāki un visādi tādā veidā. Un vēl ne tikai. Fizika ir tā nozara, kurā attīst īpašu, nu, es gribētu teikt arī citas dabas zinātnes, bet īpaši fizika. Tā nozara, kur attīst īpašu domāšanas veidu, tā saucamo modelisko domāšanu. Un jūs ziniet, ka arī politiķi daudz fiziķi un mums pazīstam un tā tālāk. Un daži politiķi labi pazīstamie, kur no fizikas
fizikas ir nokļuvuši tur un nokļuvuši ļoti sarežģītās situācijās, teica, es tiku galā tikai tādēļ, ka man bija pamatīga fizikas izglītība. Citādi es būtu pazudis. Tātad šī te pieeja, šī te pasaules uzspēja, sākot no novērojām izpratnes, lai mēs saprastu, kas ar mums notiek. Jo fizika ir mācība par dātiem. Un īstenībā mēs jau arī esam dabas sastāvā, sabiedrība, cilvēki. Tātad īstenībā, ejot arvien tālāk, fizika ir arī mācība par sabiedrību. Tikai tur tās sakarības vairs nav tik viennozīmīgas, kā mēs mācāmies skolā un augstskolā un visur. Fizika bija būt ļoti konkrēti lielākā tiesā. Bet arī šīs nekonkrētības var aprakstīt ar fizikas palīdzību un izprast tās galvenokārt. Nu, runājot vēl mazliet par pieminēto fizikas gadu, tas lielā mērā ir par godu arī vienam cilvēkam, Albertam Einsteinam. Un vienā filmā, kur es redzēju, diemžēl ne Latvijā, bet ārzemēs, bija tāds interesants nostāja, dzīves uztvēre. Tur viens ļoti skaists onkulis tēloja Albertu Einsteinu, un viņš, protams, atkārtoja Alberta Einsteina domas. Un galvenais, kas ir, ko teica šis onkulis Alberts Einsteins, viņš teica, pats galvenais, pats svarīgākais ir uzdot jautājumus. Par visu, ko uzdot jautājumus, būt pietiekoši zinātājiem. Agrāk vai vēlāk atbildes tiks atrastas. Es domāju, ka jūs savā bērnībā un vēl joprojām esat uzdevuši neskaitāmus jautājumus gan vecākiem, gan skolotājiem un tā tālāk. Es aicinu jums to darīt arvien vairāk uz priekšu. Nu un šodien un rīt, es saprotu, daži jautājumi tiks uzdot arī jums. Eksperiments būs jāmāk, saprast, kas tur ir. Jāprot atrisināt uzdevumus, kurš gan īstenībā man nepatīk šis vārds uzdevumu, ko mēs latviski lietojam, jo uzdevumu var saprast tā, nu kā zaldatam kaujas uzdevums. Paņem šauteni, aiziet tur, nostājies tur, izdara to. Īstenībā fizikā šīs variants, ko jums liks priekšā, būtu labāk saukt, kā tās to sauc ārzemēs, par problēmām. Tā ir kaut kāda problēma, kur jums ir dots kaut kāds iesākums, un jautās, vai no tā iesākuma jūs varat nonākt pie kaut kādiem secinājumiem. Kā nonākt, tad atrisināt šo problēmu. Protams, Latvijas problēma atkal labi neskaņa. Pasaka, tev ir problēma, tad tas ir tas pats, kas tev ir ziepst. Tad to nav jau labi, tie tulkojumi. Bet tā būtība ir tā, ka tev vajag šos uzdevumus, ja visu kaut ko jums tagad lūgs darīt, uzskatīt par kaut ko tādu, ka tas man ir tāds milzīgs smags darbs priekšā. Bet fizika vislabāk ir uztvērt kā tādu lietu, ar ko mēs aizraujamies, kas ir mūsu hobijs, kas mums patīk. Un tas ir liela bauda, ja jūs kaut kādā veidā kaut kā nedaudz pateikt, varētu izsecināt, kas tur būs galā, respektīvi atrisināt šo problēmu un uzdevumu. Īstenībā jau tas ir uzdevumu problēmu risināšana. Tā ir tā pieeja, ko tā ir visi zinātnieki. Un tas veiksmīgākais zinātnieks ir tas, kas no nelieliem minimāli pateiktājiem, atrastājiem, izpētītājiem, tie spēja pateikt, kas tad tur īstenībā notiek. Tā kā Einsteins, viņš tur vēroja, uzdeva jautājumus, un beigās viņš domāja, ka jāraksta, ka E ir M reiz C kvadrātā, ko tagad Krastmalovs bodas raksta. Ja? Es nezinu, cik tur tie pārdevēji zina, ka viņi arī fizikas gāda atbalsta tikai bez E. Ja? Labi, tādas, varat teikt, pavasarīgs noskaņas, pavasars ir iestājies, tas ir novērt visiem labu garstāvokli un izbaudīt tiešām ar prieku šīs te 3, es saprotu, ko iznāk, 3 olimpiādas dienas. Tā tiešām var būt laba bauda. Vēl jums visiem veiksmi, gan jauniešiem, gan skolotājiem. Ar to mēs ticīsim, ka olimpiāda ir atklāta un pāriesim uzreiz
Tātad, protams, ir virkne informācijas, kas mums uzreiz ir jāzina. Sāksim varbūt ar to, ka atcerēsimies, ka olimpiādas rīkotāja ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija. Un droši vien, ka viņai arī ir kādi vārdi sakām, bet pilnīgi konkrēti. Tāpēc vārds Ausim Caulim, lai viņš saka, ko viņam ir jāsaka. Man trīs teikumi tikai jāsaka. Es apsveicu jūs visus kā šīs olimpiādas dalībniekus. Jūs esat ļoti augsti tikuši, jūs esat labākais simtnieks Latvijā fizikā. Īstenībā uzaicināt 102 skolēni, ne tiem punktiem iznāca, ka 100 nevarēja uzaicināt. Mūsu uzdevumi ir sarindot jūs visus kaut kādā noteiktā secībā, un galamērķis ir atlasīt starptautiskajai fizikas olimpiādai, kas notiek Spānijā, 5 dalībniekus, un tagad ļoti iespējams arī starptautiskajai zinātņu olimpiādai, kurā piedalās 9. klašu skolēni, un kas notiks Īrijā maija sākumā. Iespējams, ka arī šai olimpiādai ir mums jādabūna dalībnieki. Es jūs apsveicu ar to, ka jūs esat tik augstu tikuši. Visa programma gandrīz ir tā kā jau uzrakstīta priekšā, tur tikai tik jāsako līdz, kur jums jāiet un kas jums jādara. Bet skolotājs, kuri rītā labos teorētisko daļu, tie skolotāji, kur rītā vadīs teorētisko daļu, tie ir 6 skolotāji. Lūdzu, pēc šīs sanāksmes palikt šeit pat zālē. Ja viņi nav aizņemti eksperimentālās daļas vadīšanā. Un nav pieteikšies Jelgavas pilsētas un Jelgavas rajona skolotāji, nav reģistrējušies, vai viņi ir šeit klāt vai nav. Ja viņi ir klāt, tad pēc šīs atklāšanas būs pienākumi. Paldies! Jā, vairs nav jāaplaudē, tagad jau ir šāds. Šī nav vienīgā olimpiāde, pēc dažām nedēļām būs arī atklātā olimpiāde, un līdz ar to atklātās olimpiādes šeit bija lūdzu dažas vārdus priekš jums. Tātad Dmitrijs Bočarovs, viens no atklātās olimpiādes organizētājiem, informēs par šo pasākumu. Labdien, cienījamie kolēģi! Es gribu tā. Man ir tāda cerība, ka šeit ir tie gudrāki fiziki, un tāpēc arī ir informācija par abu olimpiādi, otru fizikas olimpiādi. Es fakultātes vārdu gribu pieaicināt jūs uz šo pasākumu, kas notiks 17. aprīlī. Es informācijas lapas atstāšu uz galda pret fizikas olimpiādas stenda, un tādas jūs varat paņemt. Uz kādam lietam es gribu pievērst uzmanību. Pirmā ir tāda, ka olimpiāda vienlaicīgi notiks Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Pagājušā gada kāda daļa no Liepājniekiem bija, kāpēc, nezinu kāpēc, pēc tieši Rīgā risināja uzdevumus, tad jums ir iespēja risināt uzdevumus Liepājā. Un otrā lieta tā, ka uz olimpiādas var izmantot jebkuru literatūru. Bet ne tikai var, bet arī vajag. Jo ir nestandarta uzdevumi un bez literatūras jums būs grūti. Tā, nu un beigās gribu novēlēt jums veiksmi uz Republikas olimpiādas. Un man ir tādas cerības, ka ar daudziem no jums mēs vēl satiksimies, kad jūs būsiet studenti. Tā, paldies par uzmanību. Neapšaubām. Viss par šo olimpiādi, varbūt kādām nelielām izmaiņām vai kas, būs lasāms pie olimpiādas ziņojuma stenda, uzstāvu zemāk jūs jau manījāt. Tātad lūdzu sekojiet šai informācijai. Un šobrīd es jums stāstu priekšā šīs dienas saimnieku, eksperimentālās skolas saimnieku, Jāni Kāriju. Viņš informēs visu par to, kas notiks tūdaļ.
Labdien, vēlreiz. Es sveicu jūs visus. Kā rīdzam, es varu tikai pievienoties, viss labākais jau ir pateikts. Un tātad vēlreiz jums ir jāsaprot, jūs esat labākais simtnieks. Un jums jāatceras, ka olimpiādai galvenais ir nevis uzvarēt, bet galvenais ir piedalīties. Ja? Un, protams, būs uzvarētāji, būs tādi, kuri kaut kas mazliet nav sanācis, vairāk vai mazāk, kā jūs visi esiet piedalījušies. Un tas ir galvenais. Tālāk par eksperimentālo kārtu. Tiem, kam ir darba kārtība, tie var izlasīt, ka eksperimentālā kārta sāksies 12. Tas nozīmē, ka tikko mēs beidzam šīs savas garās runas, tā jūs ļoti lēnām, mierīgi, nesteidzoties, pulcējieties pie savām auditorijām, ja jūs tās varat atrast, ja nevarat, tad pajautāsiet. Un skolotāji jūs lēnām, mierīgi salaidīs iekšā, jūs mierīgi apsēdīsieties, un tikai tad jūs saņemsiet aploksnes ar uzdevumiem. Un 3 stundas sāks tikšķēt no tā brīža, kad pēdējais no jums auditorijā būs saņēmis aploksni ar uzdevumiem. Aploksnē tātad būs uzdevumi, būs rūtiņu lapas tīrakstam, tādas zilas lapas namrakstam, būs milimetru papīrs tiem, kam tas vajadzīgs, un būs fizikas un matemātikas formulas, kuras tiek izmantotas centralizētajos eksāmenos. Ja, tās, lai jums nebūtu kreņķi un jūs nespētu, nebūtu tā, ka jūs nevarat atrisināt, jo tur ir piemirstīsies tāda vai cita formula. Par eksperimentu. Eksperiments vienmēr ir ar kaut kādiem pārsteigumiem pilns. Ja kaut kas neiet, kaut kas saplīst, kaut kas nav tā, kā gribētos. Kaut ko nevar nostiprināt, kaut kas par daudz kustas vai par maz kustas. Tāpēc tas ir eksperiments, ka jūs neesat ideālos apstākļos, un jums šī problēma ir ar to jātiek galā. Ja pilnīgi nevar tikt galā, tur sāk upēt gūmi no multimetra, ja, vai tam līdzīgi, tad jums ir jāvēršas pie darba vadītāji par visām problēmām, kuras jums rodas, vai aizdomas jums ir jāprasa darba vadītāji. Ja, un tālāk tad mēs tās mēģināsim visu. 9. klasē ir atkal šogad nelaimīgs slapjais darbs. Ja, tātad būs mazliet ūdentiņš, siltāks un augstāks, un tad lūdzu esiet uzmanīgi, ja nenolaiet savu galvu, vai vismaz tad ar savu žaketīti mēģiniet sastāvēt. Neizmantojiet kaimiņu. Kāds 12. klasē ir atkal lāzerīši, un esiet lūdzu uzmanīgi. Mēs jums nevaram iedot katram aizsargbrilles, arī tiem, kuri nestrādā lāzeriet, ja, lai jūs nespīdinātu sev un citiem acīs. Ja. Jūs nepaliksiet neviens atpus no tā, bet tas ir kaitīgi acīs. Ja, un jums vēl ir jauni, jums vēl daudz šai dzīvē būs jāredz un jāskatās. Pazaupiet savas un savu biedru acīs. Ja, jūs tomēr esat labākais simtnieks un savzējiet savu veselību. Ja, tie ir tādi 2 galvenie piesardzības mēri, 9. klasē ūdeņi un 12. klasē lāzerīši, ar kuriem jums jāpiekas uzmanību. Tas man arī ir viss. Vēl kā eksperimentātors, kas savu darbu vairāk darīs eksperimentālajā plāksnē, es zinu, ka eksperiments, ja izdodas eksperiments, tie vienmēr ir slēgti. Jo parasti vienmēr kaut kas salūzis, kaut kas noplīsts vai saplīst. Un, ja iet eksperiments, tad tie ir slēgti. Un es jums šodien novēlu jaukas svētkus. Paldies! Nu, tad sākam. Tā lūk, Dmitrijs Docenko, viņš veido atkal to fizikas olimpiādu katru gadu. Un, Stop, visu nosauku. Es neveidoju fizikas atklātu olimpiādu, es esmu viens no organizatoriem. Labi. Tu esi viens no organizatoriem, un tu patreiz nodarbojies ar fiziku, ja? Jā, precīzāk sakot, ar astrofiziku. Astrofiziku, un kur tu tagad Vācijā strādā? Jā, es tagad studēju Vācijā, astrofiziku, Maksa Planka biedrības institūtā.
pie Minhenes. Jā. Un vai tu pats esi piedalījies fizikas olimpiādēs? Faktiski skolas laikos, jā. Es biju piedalījies rajona olimpiādēs faktiski no 9. līdz 12. gadam, taču nekad vairāk kā par 2. vai 3. vietu rajonas olimpiādu neesmu saņēmis. Tas nozīmē, ka tu pat valsts olimpiādā neesi piedalījies, ja? Nekad. Bet tu piedalījies olimpiāžu rīkošanā. Šobrīd. Vai tev ir nedaudz skaudība par tiem, ka viņi tik augstu tikuši? Godīgi sakot, nē, jo es īstenībā neredzu stipras atkarības, kā viņi šobrīd strādā vai mācās fiziku vai astronomiju, kā kurš ar skolas panākumu. Tie, kas skolā daudz piedalījās fizikas olimpiādā, daudzi, piemēram, aizgāja uz datorus radāt, kur arī strādā līdzīgi. Bet daudziem cilvēkiem vienkārši ir tāds prāts, kas nestrādā olimpiādas laikā, nestrādā ātri, fiksi un efektīvi. Bet strādā lēnām, tad olimpiādas viņi neko daudz nesaņem. Taču paši nav tik muļķīgi. Jā, tu gribi teikt, ka tie, kas olimpiādēs nav piedalījušies, nenozīmē, ka viņi fizikā būs zemā līmenī. Protams. Un ko tu gribētu novēlēt tiem, kas ir tagad atnākuši uz olimpiādu? Jautru laiku. Jautru laiku? Jā, jautri baudīt laiku. Labi, paldies. Matemātikas formulas un tīraksta. Nekās lecēns atrastīja. Viens precīzs jākārības ar visu 20 kg izmērs. Uzdevumi tur ir iekšā mums. Jā. Tad jūs esat komisija, ja? Nē, mēs tikai vadīsim. Tā. Mums ir tas sākums to telpu. Jā. Organizēsim Un kas būs jūsu uzdevums? Mēs vadīsim darbus, kādi būs. Rītdienas risināšana. Vadīsim darbus.
Tā jūs šodien atpošaties it kā? Nē, šodien mēs labosim taisīsim šifrus un sarakstus un viss pārējo mēs darīsim. Jālabo vēl šodien. Pie darba nopietni ķersimies. Un cik ilgi jau jūs labojat šos darbus? Cik gadus jau? Ai. Nu, 100 nevar teikt, jo 50 olimpiāda ir tikai, bet, nu, 25, jā. Pēc kādas 5. Vai es piekrītu, ka tagad risina labāk uzdevums vai... Noteikti. Noteikti labāk? Noteikti. Kāpēc tā? Tāpēc, ka olimpiādas uzdevums salīdzinot pirms 25 gadiem un tagad ir, tie nav salīdzināmi. Tie vispār nav salīdzināmi. Skolnieki ir daudz gudrāki. Kas pie tā ir vainīgs vai kam nopelna? Labi skolotāji. Pirms tam tu biji slikti skolotāji? Nē, savam laikam atbilstoši. Informācijas daudzos droši vien lielāks viņiem. Vai no jūsu skolas skolnieki arī šeit ir nākuši? Vai jūs gribat, lai tieši viņi iegūs labas vietas? Vai... Protams, galvenais viņi paši dēļ, ne jau mūsu. Vai es piekrītu, ka ir kāds interešu konflikts, ka skolotājs speciāli grib, lai viņi skolēni būtu pirmie, vai tā nav? Kāds ir interešu konflikts? Tas ir... Labojot, jūs domājat? Nu, nezinu, vienkārši iekšēji jūt tā, ka, nu, kaut nu manam Bet tas skolniekam ir labāk. skolotājs, man liekas, savs skolnieks, kurš to nejūt, nesūt uz olimpiādu. Vai jūs domājat, ka ir kādas skolas, kur skolotājs vispār ir vienaldzīgs par olimpiādu? Gadās, diemžēl. Un ko jūs novēlētu tiem skolniekiem, kas tad risina? Tā kā teiks, lai šodien viss izdodās. Lai eksperiments iznāk. Labdien, šeit ir 2 skolotāji, kas ir apsēdušies un apspriežās. Par ko jūs spriežat šeit? Mums te ir viens tāds palīdz materiāls skolēniem, kas ir ne absolventiem, palīdz materiāls, lai gatavotos eksāmeniem un arī vakarskolām, tas palīdz materiāls. Tas ir saistīts kaut kā ar šo olimpiādu, vai nav? Nedaudz. Jūs, cik es zinu, jūs esat fizikas pedagogu un jūs esat sarakstījuši grāmatu. Šī varbūt ir... Šis ir 4. izdevums, ir grāmata. Pārstrādāts tagad būs. Te jūs regulāri izdodat un pārstrādājat viņu? Jā, bet tas ir tā pēc ilgāk laika tiek pārstrādāts. Jaunas metodikā nāk. Jo mainījušies standarti arī, un tad jau ir... Standarti mainījušies, programmas mainījušies. Vai jūs piekrīt, ka ar katru jaunu grāmatu tas saturs uzlabojās, vai? Nu, satura izklāsts varbūt uzlabojās, metodika uzlabojās. Metodiskā pieeja satura mācīšana. Bet vidusskolā un pamatskolā parasti ir vairākas grāmatas, no kurām māca, vai jūs ieteikt tikai savu mācīt, vai visādas? Mums šī grāmata ir domāta vakarskolām vairāk un arotskolām, un arī 12. klašu skolniekiem, kad viņi atkārto fizikas kursu, lai gatavotos eksāmeniem. Nu jā, labi, paldies. Lūk, ir Austras Cābels, kas ir galvenais, atbildīgākais par olimpiāžu organizēšanu. Viņš organizē pamatā rajona olimpiādas un arī valsts olimpiādas. Cik ilgi jūs jau organizējat šīs olimpiādas? Kamēr pastāv eksaminācijas centrs, tas ir 10 gadus. Kā jūs domājat, fizikas olimpiādas skolniekiem kaut ko dod vai nedod neko? Noteikti dod. Un kas ir tās lietas, ko dod? Dod pieredzi, radošu uzdevumu risināšanā, dod iespējas salīdzināt spēkus, dod iespēju pēc tam labākajiem piedalīties starptautiskajā olimpiādē. Bet vai jūs piekrītat, ka olimpiāda dod motivāciju labāk tur mācīties? Es piekrītu tev noteikti. Ko jūs varat teikt par tiem skolniekiem, kas netiek līdz valsts olimpiādai? Viņi ir slikti vai? Kā jūs varat? Nekādā gadījumā. Tiem skolēniem ir iespēja piedalīties atklātajā olimpiādē. Tas viens, otrs ir, viņi var turpināt, risināt radošas uzdevumus, un olimpiāda notiek katru gadu. Nākošajā gadā viņi atkal var mēģināt tikt tālāk.
valsts olimpiāda. Jūsuprāt, kam ir jānotiek, lai olimpiāda būtu izdevusies? Jānotiek visam, kas ir ieplānots. Nevis pēc plāna izpildēs, tad ir labi. Jā. Vai jūsuprāt, tie, kas uzvar olimpiādēs, tie kļūst pašpārliecināti, lepni vai? Tas atkarīgs no rakstura. Citi kļūst tādi un citi arī nekļūst. Kā jūs vērtējat tos līmeņus? Skola, rajons, valsts olimpiāda un pasaules olimpiāda. Tur ir tādi lieli lēcieni. Vai nav lieli lēcieni? Lielāks lēciens ir starptautiskajā fizikas olimpiādē. Jo tur bieži vien tas līmenis ir tāds, kā universitātē mācās 1. un 2. kursā. Bet rajona un valsts olimpiādē uzdevums bieži stāv viena un tā pati komanda. Ja, un tur nav tik liela atšķirība. Salīdzinot Latvijas skolniekus ar citu valstu skolniekiem, var teikt, ka viņu valsts olimpiādas ir viņiem labāk rezultāti vai sliktāki citiem? Valsts olimpiāda? Jā. Salīdzināt, jo katrā ir cita sistēma, katrā ir cita uzdevuma, tā nevar salīdzināt. Tāpēc ir brauc uz to starptautisku olimpiādu, lai varētu salīdzināties. Un starptautiskās olimpiādēs skolniekiem ir augsti rezultāti vai nav augsti? Latvijas skolēniem? Jā. Latvijas skolēniem vidēji rezultāti. Kas tiek darīts tajās valstīs, kur šie skolniekiem ir augsti rezultāti? Atsevišķās valstīs ir speciālas klases nodibinātas, kur skolēni gatavojās jau vairākus gadus, kā piemēram ir dzirdēts, ka Krievijā tāds ir, Ķīnā arī. Vai jūs piekrīt, ka Latvijā arī vajadzētu kaut ko tādu organizēt, vai tas jau notiek? Neesam tik bagāti ne ar resursiem, ne ar skolēniem, ne ar naudas līdzekļiem, lai mēs varētu uzturēt tādus. Kā jūs domājat, ko dara skolnieki pēc tam, kad viņi ir uzvarējuši fizikas olimpiādas, piemēram, valstī, vai viņi iet uz fiziķiem vai citur? Viņi apmēram uz pusēm. Apmēram pusi aiziet. Tie, kas ir starptautiskajās olimpiādēs piedalījušies, apmēram pusi aiziet uz fiziķiem, pārējie uz datoriķiem. Bet no valsts uzvarētājiem man nav tāda. No valsts olimpiādas dalībniekiem, jā, man nav tāda pateikt. Un ko jūs gribētu novēlēt tiem skolniekiem, kas tagad rēķina un piedalās olimpiādā? Lai visi uzrāda vislabākos rezultātus atbilstoši savām spējām. Paldies! Jums vajag rakstīt, jā. Šī ir skolotāja izstāde. Drīzāk šeit tiks drukāt arī diplomu. Tā, skaitam pēc tā. Skolotājiem pašiem būs jāizstrādā darbs, un pēc tam viņi varēs labot. Jā. Šī ir telpa, kur skolotāji mēģina izpētīt laboratorijas darbus.
Zinātnieki ir konstatējuši, ka daži multimetri nestrādā, tāpēc ātri jāmaina baterijas. Devītās klases darbs saistīts ar īpatnējās siltumietilpības noteikšanu. Īpatnējā siltumietilpība jānosaka šim te atsvaram. Ir pieejami termosi ar augstu un karstu ūdeni, un ir pieejams elektroniskais termometrs. Skolniekam ir divas iespējas. Viņš var sākumā atsvaru, kurš ir istabas temperatūrā, vienkārši nomērīt šim atsvaru temperatūru un ievietot glāzē ar karstu ūdeni. Atsvars sasilst, ūdens atsilst, siltumbilances vienādojums, ūdens masu izrēķina zinot tilpumu, un no siltumbilances vienādojuma izrēķina atsvaru īpatnējo siltumietilpību. Ja skolnieks izdomā, ka var arī otrādi darīt, sākumā uzsildīt atsvaru un iegremdēt to vēsā ūdenī pēc tam, arī iegūstam siltumbilances vienādām, izrēķinam siltumietilpību, bet tās abas atšķiras. Ja, jo vienā procesā beigu temperatūra paaugstinās, otrā procesā samazinās. Siltuma apmaiņa ar apkārtējo vidi notiek, tā ir neizbēgama, un tā iespaido gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi rezultātu. Ja skolnieks izdomā, ka pareizā vērtība ir pa vidu šiem apziņu skaitļiem, tad viņš saņem augstu novērtējumu. Tā 11. klases darbs. Jā. Ar 11. klases darbs saistīts ar divu mēru instrumentu izpēti. Skolniekam ir doti divi mēru instrumenti, divi multimetri, un ar multimetriem var mērīt gan strāvu, gan spriegumu, gan pretestību. Uzdevums ir noteikt multimetra iekšējo pretestību, tad, kad tas strādā līdz sprieguma režīmā, un noteikt otram mēraparātam iekšējo pretestību, tad, kad tas strādā līdz strāvas režīmā. Vispirms to var darīt tieši, par cik ir divi aparāti, tad izmēra vienu pārslēdz pretestības mērīšanas režīmu un izmēra otru iekšējo pretestību patiešo. Un izdara otrādi. Otrs veids ir jau mazliet sarežģītāks, noteikt šo te mēraparātu iekšējo pretestību, izmantojot jau ārēju strāvas avotu. Kā ārējais strāvas avots šajā darbā bija paredzēts kartupelis, kurā tiek ievietots cinka un vara elektrodi. Ja, katrs var pārliecināties, ka šāds te strāvas avots uzrāda noteiktu elektrodzinēju spēku. Ja. Kā tad labāk parādīt? Uzrāda noteikti elektrodzinēju spēku. Ja, tātad tur ir 0,9 volti. Lūk. Ja, ir 915 milivolti. Un savukārt, ja mēs ieslēdzam strāvas, līdzstrāvas režīmu, tad mēs varam paskatīties, vai caur mēraparātu plūst arī strāva. Paskatāmies. Strāva neplūst, jo šim multimetram ir jāieliek šeit vadi.
Ja? Un tagad redzam plūst strāva. Tātad mēs varam abus multimetrus saslēgt virknē un kopā ar strāvas avotu izmērīt strāvu, kas iet cauri voltmetram, vai saslēgt viņus paralēli un izmērīt strāvu, kas iet cauri ampermetram. Viss. 9. klases, ne 10. klases. Dota atspere, tā ir pašizgatavota. Pauls atrada no cītaras stīgas, no šādas te taisa cītaras stīgas, tad šī atspere tika uztīta un rūdīta, atlaidināta lēnām, un vakar 21. pēdējās tika izņemtas no krāsnes, pēdējā porcija. Tātad šīs ir mīkstas atsperes, ja, kuras ļoti labi var uz viņām pārbaudīt Huka likumu, elastīgās deformācijas, un var pārbaudīt arī mazās svārstības. Ja mēs šo atstrūdējam mazliet tālāk, lai statīvs netraucē mums mērījumus, tad mēs varam nomērīt atsperes pagarinājumu. Pirmkārt, kāda viņa ir nenospriegotā vai nepiekārtā stāvoklī un piekārtā. Tad mēs varam kārt atsvarus. Un šo atsvaru masa ir zinām un skatīties, par cik atspere pagarinās, atlikt rezultātus grafikā. Un noteikt, cik tālu tad ir pie 2, 3 vai 4 ir šī elastības robeža. Un, ja šie te punkti visi atrodas uz taisnes, tad mēs varam no šīs taisnes noteikt elastības koeficientu, jeb stinguma koeficientu atsperēji. Otrs darbiņš ir šo te stinguma koeficientu noteikt ar otru metodi, izmantojot mazās svārstības. Iesvārstot atsperi, ļoti labi var skaitīt. Pauls teica, ka jāskaita 200, es vairāk par 30 nevarēju svārstībām, lai noteiktu periodu, var noteikt svārstību periodu. Palielinām masu. Tas ir slikts. Redzam, ka mazo svārstību periods palielinās. Un atkal atliekot grafikā perioda kvadrātu atkarībā no masas, mēs iegūstam, varam aprēķināt stinguma koeficientu atsperēji. Bet ar abām metodēm noteiktiem stinguma koeficientiem vajadzētu atšķirties. Kāpēc? Tāpēc, ka pati atsver apmēram 40 gramus. Ja atsvars ir 100 gramu, tad principā atspere nav neievērojams salīdzinot ar atsveru. Atsperes masa noteikti kaut kā izpaudīsies. Ja skolēns prot novērtēt šo te izpausmību, atsperes masas ietekmi uz svārstībām un stinguma koeficienta vērtību noteikti, tad viņš ir izcils. 12. klasē darbs optikā. Jā. Dots difrakcijas režģis. Tas ir hologrāfiskais difrakcijas režģis izņemts pie mums laboratorijā. Un ir dots diožu lāzerītis, ar kura palīdzību, klasisks eksperiments, klasisks darbs. Mēs spīdinot cauri šim te difrakcijas režģim uz ekrāna redzam 0. un 1. difrakcijas maksimumus. Ir zināms lāzera rādītāja viļņa garums, mēs varam izrēķināt difrakcijas režģa periodu. Un, protams, novērtēt kļūdu. Tālāk seko uzdevuma grūtākā daļa. Dotas 3 gaismas, jeb mirts diodes, kas spīd oranža, zila un zaļa.
un ir jāmēģina noteikti šīm diodēm gaismas viļņa garums, starojuma viļņa garums, gan maksimālais, gan visā diapazonā. Zilā diodīte, un tāpat ir zaļa un oranža. Un te sākas visgrūtākais, jo skolniekiem ir mazliet jāmaina eksperimenta schēma, ja viņi spīdina vienkārši cauri diodi difrakcijas režģim, tā kā to viņi darīja lāzerīti. Šeit, pat cik gaisma ir izklīstoša, viņi šeit nekādas difrakcijas maksimumus nenovēro. Ja, un viņiem ir jāmēģina saprast, ka eksperiments ir jāpamaina, diode jāuzliek uz šī te ekrāniņa, un šo diodi jāskatās cauri difrakcijas režģim. Skatoties ar aci cauri difrakcijas režģim uz diodi, ir novērojami gan centrālais, gan pirmie maksimumi. Un, ja zina šo te difrakcijas režģa periodu un izmēra attālums no centrālā līdz pirmajiem maksimumiem, tad ir iespējams novērtēt katras diodes viļņa garumu, spektra diapazonu, maksimālu un visu. Jā, bet šis te ir, visgrūtākais tā teikt. To iedomāties, atcerēties, saprast. Viņam aizgāt maliņām, aiz maliņām, jā. Aiz maliņām, jā. Tā, pirmā redze. Lūk, parādījās viens uz vienu pusi. Parādījās otrs. Ja es pareizi saprotu, skolotāji jau ir tikuši galā veiksmīgi ar visiem darbiem, ir jau vērtēšanas kritēriji sagatavoti, un mums ir palikusi pusotra stunda līdz darba beigām. Laiks ir beidzies. Skolniekiem jānobūt darbu. Visi skolnieki tiks ar saviem skolotājiem. Apspriež rezultātus. Tā ir beigusies eksperimentālā kārta, un kā tu domā, kad būs tavu rezultātu? Cerēsim, ka labi, jo es uzrakstīju visu tā kārtīgi, kad arī eksperiments tīri labi izdevās patiesībā. Protams, nevar salīdzināt to, tos pašus eksperimentus veikt kādā laboratorijā, taču. Un kurā klasē tu esi? 12. 12. Un tas eksperiments par ko bija? Par mirdz diodēm.
Un, tāprāt, viņš bija viegls vai grūts? Nu, principā diezgan viegls. Šādu darbu līdzīgi izstrādājis esmu fizikas praktikā. Paldies. Un tevi, no kuras klases tu esi? Arī no 12. Un kā tev tas darbs likās sarežģīts vai viegls? Man likās ļoti viegls, jo es uzreiz jau visu sapratu, kas tur jādara un, pateikt, pusstundas laikā izstrādāju. Jā. Un kā tev sauc? Kristaps. Un uzvārds? Bedros. Jā, nu tad es ceru, ka rīt, kad mēs jau zināsim rezultātus, tad tu būsi viens no tiem, kam visvairāk punkti, ja? Cerēsim. Cerēsim. Skolotāji ir izlabojuši daļu darbu, un tagad otrais pārskata. Kādus brīnumus var redzēt? Varētu būt vēl vairāk, bet katrā ziņā tieši un netieši, atsakot, tā proporcija vismaz ir pareizi, jā. Jā. Nu, un tur ir, tā arī ir īstenībā. Tas ir pareizi nomērījis. Bet varbūt, ka viņam tad jāliek viss 50, ne? Es domāju, tur nevajag tos ņemt tos... Jā, jo mēs netikām skaidrībā vispār, kas tur ir domāts darīt. Viņš ir nozīmējis, kas tam aparātam vajadzarā. Viņš to arī zina. Tas ir kurš? 11,56. Un viss 50, jā? Nu, vajag dot. Jā, tā būtu. Un šitām te paliek 48, tam 3 jā? Vai noņemam vairāk? Vēl vairāk nosaka. Jo tas rezultāts nav īstais, un galvenais, nu, viņš būtu patiesi nomērījis ar vienu aparātu vismaz pareizi, bet viņš ir piedzīvis, noplēdījies, Kā jūs to? Uz 46. Vai viņam ir vairāk nekā tam? Tā te, ja? Nu, 46 un 50, tad tā būs, ja? Jā.